Tātad šajā konkursā piedalās dalībnieki vecumā no 8 līdz 13 gadiem. Tā ir pati jaunākā dalībnieku grupa. Šajā gadījumā jaunākais konkursa dalībniece ir tikai 8 gadi, tas ir minimālais vecums, un vecākā dalībnieks, kas ir vairākas vecumā 13 gadi. Konkursā jaunajam treneram ir jāprot pareizi nodemonstrēt savus soļus. Tad viņam ir jābūt sunu labā konceptā, jāzina šīs izvērtības un jācenšas pēc iespējas labāk to visu nodemonstrēt izvērtībām. Šajā konkursā šoreiz piedalās dalībnieki no 3 Baltijas valstīm. No Latvijas, vairāk dalībnieku, 2 pārstāvji no Igaunijas un 1 dalībniece no Lietuvas. Diemžēl, kā jūs redzat, ar trenerēšanu nodarbojās pārsvarā meitenes, un šajā vecuma grupā mēs neredzam nevienu stiprāku pārstāvu. Это самая младшая группа тренеров в возрасте от 8 до 13 лет. Только одной участнице 8 лет, в основном 12 и 13 лет. В этом конкурсе молодой тренер должен продемонстрировать, насколько у него хорошие контакты с собакой, которые он составляет, должен уметь показать собаку, ее достоинство. Видите, что судья тренера просит выполнять одно и то же уровень, двигается по треугольнику. Как вы знаете, экспертиза
vēlreiz novērst, kā suns ies demonstrēt stājā, tāpēc šķirnei ir raksturīga sava stāja, un tāpēc to mēs arī novērtējam. Tātad viņš pasaka paldies viņam dalībniekiem, kuri no konkursa tālāk stājās. Tagad ir atvestīti 5 konkursa dalībnieki. Es domāju, ka jūs konkursa dalībnieks atbalstīt ar aplausiem, kas viņiem būtu ļoti svarīgi. Я думаю, что если бы люди держали наших новых тренеров с аплодисментами, для них это было бы очень важно. One